pienācis laiks astroloģiskai prognozei nākamajām 7 dienām. Jums vārds, Aleksandra. Labrīt! Šonedēļ es gribētu pievērst jūsu uzmanību tādiem astroloģiskiem faktoriem. Pirmkārt, viena no planētām, kura ir atbildīga par mūsu kontaktiem, par informāciju, kuru mēs saņēmam, mainīja savu virzienu un ceļo retrogrādi, kā saka astrologi, pretī Saules virzienam. Un tas nozīmē, ka mēs šonedēļ būtībā no 7. līdz 27. novembrim mums daudz biežāk gadīsies satikties ar cilvēkiem, kurus mēs sen jau neesam redzējuši. Otrkārt, šonedēļ darbojas ļoti saspringts aspekts ar Neptūnu, kurš simbolizē noslēpumus un dažādas kļūdas, pat apmānīšanas iespējas. Un tāpēc jāuzmanās, sākot ar nedēļas sākumu, kad otrdien bija viens no tādiem kulminācijas brīžiem, bet tas nenozīmē, ka tikai otrdien, arī blakus dienas ir tādas nozīmīgas. Bet arī nedēļas beigās, sestdien, arī plus mīnus 5 dienas vismaz jāuzmanās, lai nebūtu kaut kādas problēmas. Jābūt uzmanīgākam, visu, ko jums sola, jāprabauda, un tad viss notiks. Visu labu!